Labdien, mīļie skatītāji! Mēs tiekamies jau atkal sarunu cikla praktiski veselas kārtējā raidījumā, kurā es, ginekoloģe Karolīna Elksne, un nu jau iejūtos arī tādā veselības vēstneses lomā šeit, sadarbībā ar Mēnesis aptieku, Veselības centru apvienību un centrālo laboratoriju, vedīšu jūs cauri šodien mentālās veselības līkločiem. Es domāju, ka šī tēma ir ļoti, ļoti aktuāla, jo arī manā praksē aizvien vairāk nāk dažādu vecumu sievietes ar dažādām mentālās veselības problēmām. Un, lai tiktu ar to visu galā, mums ir nepieciešama multidisciplināra komanda. Un par to es šodien arī runāšu ar Rīgas Stradiņu universitātes profesoru, psihiatrijas un narkoloģijas katedras vadītāju Elmāru Rancānu. Labdien! Labdien! Un pirmais tas jautājums, kas cilvēkus ļoti interesē, jo dažkārt iestājas tāds apjukums, pie kā tad īsti man ir jāvēršas? Pie psihiatra, psihoterapeita, neirologa vai psihologa vai varbūt kāda cita speciālista? Vai jūs varētu tā īsumā ieskicēt, kāda tad ir funkcija katram no šiem speciālistiem, lai mēs saprastu, kā tad īsti uztvert, ko kurš dara un kurš kurā brīdī ir jāapmeklē? Lai runātu un izvērtētu šo jomu, ko mēs runājam par psihiskās veselības jomu un jau kādu veidu traucējumus, ļoti svarīgi būtu saprast, ka jebkuram cilvēkam dzīves laikā var gadīties stresa situācijas, pārdzīvojumi vai kādi zaudējumi, un mēs kā jebkurš cilvēks dzīves būtnes to reaģējam arī emocionāli un var izpausties dažādos veidos. Taču standartā un parasti šīs emocionālās reakcijas ir saprotamas, viņas nav pārspīlētas, un cilvēks jau tāds radīts tikt tam pāri. Un gadījumā, ja cilvēkam ar tām ikdienas problēmām un raizēm, ar kurām viņš saskarās, neizdodas tikt ar to galā, tad viņam var sākt parādīties kāda veida traucējumi, ka viņš nevar izgulēties, nejūtas labi, pietiekami mošs, cieši viņa darba spējas. Un tādos gadījumos sākumā vajadzētu saprast, vai tās nav vienkārši psiholoģiskas dabas traucējumi. Un tādos gadījumos vislabāk palīdz, protams, apmeklēt psihologu. Psihologs ir speciālists ar bakalaura un maģistra izglītību, kurš ir specializējies un pārzina veselu cilvēka normu, kā cilvēks domā, uztver, reaģē, kāds viņam ir garstāvoklis. Viņš spēja novērtēt normu, saprast, vai šis šodien atšķirās vai neatšķirās no veselīga stāvokļa un konsultēt vienkāršākās situācijas. Tie psihologi, kur ieguvuši maģistra izglītību, viņi jau specializējas. Viens specializējas pedagoģiskā psiholoģijā, citi organizācija psiholoģijā, citi savukārt klīniskajā vai veselības psiholoģijā. Tātad šie maģistri jau vairāk spēja palīdzēt kaut kādās konkrētās, specifiskākās jomās, lietās vai strādāt, bet joprojām viņi konsultē, teiksim, veselus cilvēkus. Un tad, ja cilvēkam parādās kādi simptomi, kas ir stipri izteikti, depresija vai ļoti izteikta trauksme, tad gan tas ceļš būtu sākumā saprast un izvērtēt, vai šiem simptomiem pamatā nav kāda fiziska slimība. Asinsspiediens, sirdsdarbības traucējumi, kāda endokrinoloģiska patoloģija, ginekoloģiska patoloģija un tā tālāk, jo šādos gadījumos pirmām kārtām ir jārisina tā pamatslimība. Tā skaitā tā varētu būt arī neiroloģiskas saslimšanas kādas, kas ir saistīts nervu sistēmas darbības traucējumi, kur var precīzi verificēt, ka lūk, vai šis nervs nestrādā, vai strādā pa stipra, vai kaut kāda smadzeņu zona nestrādā pietiekami labi. Ar to nodarbojas neirologi. Un tad, ja ārsti izšķirs un pasaka, nē, fiziski cilvēks vesels, bet joprojām viņam šķiet, ka viņam streiko sirds, viņam šķiet, ka viņš varētu nomirt no kaut kā, vai viņam ir depresija, trauksme, vai ir kādas uzmācīgas domas, tad nu gan būtu nepieciešama speciālista konsultācija, kur spēt izvērtēt, kas tas īsti ir. Un tur jau ir nepieciešama vai nu ārsta, vai jau psihiatra izglītība, lai saprastu šo te normu un mēģināt izvērtēt, vai tas ir saprotams, vai tas ir psiholoģiski faktori radīts, vai tomēr tā ir kādas slimības pazīmes. Un tur nepieciešama diagnoze. Un ja ir diagnoze skaidra, piemēram, cilvēks, kurš slimo ar atkārtotiem depresijas pāsinājumiem, tā sauktiem rekurentiem depresīviem traucējumiem, tad atkarībā no šo traucējumu smagumu, tad ir jāizvēlas ārstēšanas metodas. Un ārstēšanas metodas tad ir komplekss. Viena no tām un vieglākos gadījumos palīdz psihoterapija.
Un ar to nodarbojas psihoterapeiti. Tātad psihoterapeiti atkarībā no valsts un no sistēmas, kā organizē, tie ir cilvēki labi izglītotas. Psihoterapeits ir visbiežākais ar maģistra līmeņa pamatizglītību, kas var būt gan no psiholoģijas, gan no kādām citām nozarēm, un tad specifiska vairāku gadu apmācība kādā no terapijas metodēm. Un tas, ko dara psihoterapeits, viņš ārstē tos traucējumus ar vārdu. Viņa instruments ir vārds, bet strukturētā veidā, ka viņam noteikta ir teorijas, kuras pamatā kādā veidā šajās sarunās, sistemātiskās sarunās var palīdzēt cilvēkam pārvarēt vienu vai otru vai trešo lietu. Savukārt psihiatrs, būdams ārsts, viņš pārzina un spēj atšķirt normu no patoloģijas, diagnosticēt, un tad savukārt izvēlēties piemērotāku ārstēšanas metodu. Mūsdienās izglītotam psihiatram vajadzētu saprast visu, ko dara psihologs, kā viņš testē, ko nozīmē viņa testi, kādā veidā psihologs palīdz cilvēkiem. Psihiatram ir jāspēj, es to smaidot, saku, parakstīt, tāpat kā uz receptes, konkrētu psihoterapijas metodu. Atnāk cilvēks ar vienu problēmu, šeit varbūt būt nepieciešama kognitīva, behaviorālā psihoterapija. Šajā gadījumā varbūt būt dinamiskā vai ģimenes vai sistēmiskā noteikta veidi. Un tad tas kolēģis, kas to prot, psihoterapeits, tad strādā ar to klientu noteiktu laiku periodu un atnākot atpakaļ pie psihiatra, psihiatrs varētu pateikt, jā, šī metode tev palīdzēja, daram kaut ko citu, ja vajag vēl palīdzību. Protams, ja tas stāvoklis ir sarežģītāks vai smagāks simptomi, tur jāapraksta medikamenti. Un tie ir psihiatri, kas to pārvalda vislabāk. Katram cilvēkam diagnozi un stāvoklim piemeklējot individuālu medikamentu kombināciju. Jā, es tieši gribēju turpināt šo aspektu par mītiem saistībā ar psihiatra darbu, jo bieži vien cilvēkiem ir tādas aizdomas, droši vien jūs atspēkosiet to, ka es nedrīkstu iet pie psihiatra, jo mani noteikti es lieku pēdiņās sazāļos. Man uzgrūdīs veselu kaudzi ar medikamentiem, ar kuriem es pēc tam tad netikšu galā, bet ka jūs sakat, ka jā, jūs dažkārt arī sūtat pie psihoterapeita un risinat to nemedikamentozi. Protams, tad katram pacientam jāpiemeklē individuāli šī te ārstēšanas schēma un pieeja, un princips, tas, ko es arī stāstu, mācu arī rezidentiem psihiatrijā, labi piemeklēta psihiatriska ārstēšana būtu tā, ka cilvēks lieto medikamentu, un viņš nejūt ne tūlītēji būtisku uzlabojumu, ne arī blakus parādības. Tātad tas princips sazāļot, tas vairāk ir tautas aizspriedumu, un tā nevajadzētu būt, jo tas ir tas ārsta psihiatra darbs, katram cilvēkam piemeklēt minimāli nepieciešamo medikamentu devu, ko viņš panes pēc iespējas labāk. Un kā ir ar šiem te zīmogiem, ka būs zīmogs uz mūžu pasē, ka nevarēs dabūt autovadītāja tiesības vai kaut kādas specifiskas profesijas nevarēs veikt? Tie ir aizspriedumi, ko sabiedrība ir īsti dezinformēta un nezin līdz galam to patiesību. Latvijā nav tā sauktā profesiju lieguma, ka mums būtu saraksts, kurā ir teikts, ka šī profesija tev būtu aizliegta. Ir noteikti principi, ka ja darba devējiem, ja tas darba specifikā, ir paredzēta kaut kāda īpaša apstākļi, piemēram, kā militārais dienas, policija, kas prasa no cilvēka ļoti augstu stresa izturību, tad jau likumdošanā noteikts, ka cilvēkam aiziet veselības pārbaudi, tā skaitā arī pie psihiatra vai pie narkologa, kur speciālisti izvērtē un pasaka, jā, tu esi derīgs šim darbam, neraugoties uz tavām slimībām, vai ne, nav tieši tāda diagnožu lieguma, ka būtu konkrēts saraksts. To izvērtē speciālisti. Un tas, ja cilvēks ir kādreiz vērsies pie psihiatra, un ja kādreiz viņš ticis ierobežots, tad visbiežākais tie cilvēktiesību pārkāpumi, kuram tā nevajadzētu būt, jo, ja to dara atbildīgi, un arī ja cilvēks ir atbildīgi attiecies pret savu veselību, viņam bijušas vai depresija dzīves laikā, vai kaut kāda trauksmes, un viņš godprātīgi ārstējas, un tieši nācis pat pie psihiatra, un kartiņā ir ieraksts. Lūk, saslima pirms 5 gadiem, regulāri ārstējas, pēdējos 3 gadus jūtās labi, lieliski, strādā, mācās, dzīvo ģimenē, pilda visu, ko viņš gribētu dzīvē, kāds iemesls viņam kaut ko nedot.
Tātad nedot, tas būtu cilvēktiesību pārkāpums. Tie varbūt ir aizspriedumi no padomju laikiem. Protams, tie ir aizspriedumi no padomju laikiem, tāpat kā tas priekšstats uzskaite, un mēs arī paši psihiatri aicinam valsts atteikties no tā saukto reģistru sistēmas, kur tika varbūt nekvalitatīvi uzturēti tie dati, bet kādreiz to izmantoja drīzāk pat tā kā ierobežojuši. Nē, tātad šis nevajadzētu būt. Atgriežoties pie tēmas aktualitātes, tātad arī uzņēmums Olfa nesen ir veicis aptauju ar 700 Latvijas iedzīvotājiem un secināja, ka ikdienā lielāku vai mazāku trauksmi līdz pat tādai, kad kļūst grūti pildīt ikdienas pienākumus, piedzīvo vairāk nekā puse aptaujāto. Lielākoties sievietes, bet vecumam gan nav nozīmes. 6% aptaujāto norādījuši, ka lieto nomierinošus līdzekļus, uztur bagātinātājus vai medikamentus. Jā. Man kā profesoram un kas nodarbojas daudz ar pētniecību, vienmēr radīsies jautājumi dzirdot šādu veidu aptaujas, jo ļoti svarīgi ir saprast, kā tika definēts jautājums trauksme. Jo mums jāatcerās, ka stress, jeb stresa sajūta ir pilnīgi dabīga organisma atbildes reakcija, ja apkārtē vidē kaut kas mainās vai izraisa, vai situācija ir tāda, kurā mums vajadzētu reaģēt. Tikai pateicoties tam dzīvā dabā mēs esam izdzīvojuši. Tātad stress ir pozitīvs, jo viņš pielāgo organismu darīt kaut ko, atbildēt, darboties. Kur problēma sākas? Kad viņš sāk palikt par daudz un kad stress kļūst par to saukto distresu. Ka viņš sāk no mobilizējuša spēka kļūt par paralizējošu. Un šajās aptājās bija ļoti svarīgi cilvēkam būtu precizēt, cik izteikts, kā tas izpaudās, un ļoti labi, ja tādās aptājās tiek izmantot kaut kādi instrumenti, kaut kādas skalas, kuras mēs zinām, pie kādas skalas punktu vērtības, šis jau varētu liecināt par kādu slimīgu stāvu. Es domāju, ka tas ir daudz sarežģītāk temperatūru. Mēs varam ar termometru izmērīt asinsspiedienu, arī kā var izmērīt trauksmi. Tagad klausītāji var klausīties un varbūt paši mājās. Jā, un uzdot sev jautājumu, kā? Diemžēl ļoti vienkārši. Pat ne diemžēl, bet paldies Dievam, jo pasaulē jau sen ar šo jautājumu pētnieki ir strādājuši, vai ir kādi rīki un instrumenti, ar ko varētu būt īsā laika periodā apmēram nojaust, vai tas, kas ar mani notiek, ir pietiekami izteikts, lai vērstos pēc profesionāla padomu un noskatīt, kas tas īsti ir. Un šīm ir skalas. Mēs pētnieki esam validējuši, tātad pierādījuši šo skalu precizitāti un efektivitāti Latviju 2 traucējumiem - depresijai un trauksmai. Un šīs skalas depresijas skala ir 9 punkti, kur cilvēkam ir rūpīgi izlasot jautājumu, jāpaskatās uz sevi, jāparaugās iepriekšējo 2 nedēļu laikā, un godīgi jāatbild, cik daudz šie simptomi tevi traucējuši. Šīs skalas aizpildīšana aizņem 2 vai 3 minūtes. Tas ir depresija. Otrs šāds instruments GAD-7, viņam tikai 7 jautājumi. Tas tieši mēra trauksmi, un abi šie rīki ir pieejami mūsu mājaslapā depresija.lv, kur katrs pilnīgi brīvi pieejami, jebkurš klausītājs var piedevām, joprojām, jā, to var izdarīt, un šīs skalas ir pieejamas gan latviešu, gan krievu valodā, jo cilvēkam vislabāk ir aizpildīt to anketu viņa dzimtajā valodā, jo tur ir visādas nianses, kas palīdz labāk saprast. Un tur arī uzreiz momentāli tiks parādīt rekomendācija, cik daudz punktu jums ir un ko darīt. Vai vienkārši pārliecināties, ka man šī trauksme ir praktiski nebūtiska vai nenozīmīga, vai tomēr ir situācija, ka ir vērts vērsties pie profesionāļa, un šai ziņā, es domāju, profesionāls tas nav obligāti psihiatrs, labi izglītoti ģimenes ārsti, citi speciālisti, arī ginekologi varētu novērtēt un saprast, vai šai brīdī jau ir nozīmīgi traucējumi, kad vajag piemeklēt kāda veida ārstēšanu, vai tā būtu psihoterapija, varbūt tie ir medikamenti. Jūs varētu lūdzu vēlreiz uzsvērt, kur tieši šīs skalas var atrast? Skalas var atrast mājaslapa depresija.lv, un tur uzreiz pirmā lapā atverās, var izvēlēties depresijas vai trauksmes tests. Klikšķinot uz šo saiti, atverās tests, un tikai jāsaka klikšķina 9 vai 7 atbildes, un jums uzreiz būs testa rezultāti un rekomendācijas. Un tas, man liekas, ir arī brīnišķīgs ierocis pret to trauslo robežu, ko man šķiet, ka cilvēki nevienmēr saprot. Un arī, godīgi sakot, es neesmu pārliecināta, ka arī mediķi to vienmēr saprot. Kur tad beidzas tā ikdienišķais stress, piemēram, kaut kādas krīzes ģimenē, vienkārši cilvēkam ir
smags brīdis šobrīd, un kur tad sāks šī patoloģija. Un arī cilvēki no malas bieži vien saka, saņemies taču. Jūs noteikti esat no saviem pacientiem arī dzirdējuši tādas frāzes, ja? Kāpēc tu nevari piecelties, kāpēc tu nevari iztīrīt zobus? Jā, bet es nebeidzu atgādināt un stāstīt par to, kāpēc ir tādas reakcijas, kāpēc beidzot saņemies. Kāpēc kādreiz mums sanāk pat šādos brīžos drusku pat dusmoties uz cilvēku, kuram mēs gribam palīdzēt? Ja ieskatās dziļāk un mēģina saprast, kas tad mūs vada un kāds ir mūsu noskaņojums un ko mēs vēlamies panākt, ka kādam mums tuvam cilvēkam ir grūti vai slikti. Ko mēs vēlamies? Palīdzēt, protams. Lūk, un tas ir mūsu tāds sirds aicinājums un vēlme. Kā mēs sākam justies, ja mums neizdodas palīdzēt to, ko mēs gribam izdarīt? Bezpalīdzīgi. Un tad, ko mēs sākam darīt? Dusmoties. Uz to, kuram mēs gribam palīdzēt. Un lūk, šis kādreiz ir tas paradoks, ka redzam, tuvam cilvēkam ir grūti, mums ļoti gribās palīdzēt, mēs mēģinam darīt visu, ko mēs, protams, spējam, nesanāk. Un tad mēs sākam dusmoties. Un tas drīzāk šādās gadījumos ir īpaši, ja tās runā par emocionāliem traucējumiem, depresiju, trauksmi, tas tā otra cilvēka stāvokli tikai pasliktina, ja mēs vēl dusmojamies. Vairāk ar vēsties es sapratu, mēģināt izprast, kas notiek, un jums ir taisnība, ka ir daudz situācijas, kurās mēs emocionāli varam norēģēt. Un dusmas vai bēdas vai skumjas vai asaras, viņas ir saprotams, ja mēs apzināmies iemeslu, un tas iemesls ir objektīvs. Un arī psihiatrijā, pirms mēs diagnosticējam kādus traucējumus, mēs vienmēr izvērtējam, vai nav šiem te simptomiem kāds objektīvs iemesls. Ja cilvēkam ir piedzīvojis smagu zaudējumu, un tas iet ne tikai tuvinieks zaudējums, tas var būt karjeras apdraudējums, sportists guvis traumu un saprot, ka viņam sportists karjera ir beigusies, skaidrs, ka viņš norēģēs dažādā veidā, tai skaitā varētu būt arī depresijas simptomi. Taču, ja šīs garstāvoklis sasvārstās vai tā trauksme parādās īsti neatbilstoši tam, kas viņa dzīvē noticis, tad ir jāizdomājas. Vai nav noticis tā, ka šis stress vienkārši ir noprovocējis šo nosliec uz slimību, un tagad slimība valda pati par sevi. Un vai nevar būt, ka ja mēs nenoreaģējam, tad ir brīdis, šī sarkanā līnija, sarkanā robeža, kad ir jau par vēlu. Liekas, cilvēkam viss ir labi. Viņš varbūt neizrāda uz āru tik ļoti savas sajūtas, un tad ir traģēdija. Jā, diemžēl, un Latvijā joprojām mēram 250 cilvēki katru gadu no dzīves aiziet pašnāvībā. Un tie, kas mirst, bet ir vēl lielāks skaits, pēc mūsu pētījuma datiem, ko mēs esam atkārtot veikuši Latvijā, tie varētu būt kādi 4 tūkstoši cilvēki, kas gada laikā izdara pašnāvības mēģinājums, un pēc mūsu neatliekamā medicīnas palīdzības dienesta datiem, tie izsaukumi, kur viņi tiek izsaukt uz pašnāvības mēģinājumiem, tie ir labie 3. daļa. Tātad mēs redzam tikai aizberga redzamo daļu, bet pietiekami daudz cilvēki, kas nespējot sadzīvot ar to savu iekšējo pārdzīvojumu, sāpi vai notikumu, mēģina izdarīt pašnāvības mēģinājumu. Paldies Dievam, lielākā daļa nav veiksmīgi, bet atkal, ko mūsu pētījuma dati liecina, ja reiz cilvēks ir mēģinājis izdarīt pašnāvības mēģinājumu, tas ir ļoti augsts risks, ka, diemžēl, kaut kad viņa dzīvē tas var sanākt arī veiksmīgs. Jā. Ko darīt tuviniekiem tādā situācijā? Vai jūs varat dot tādu īso instruktāžu punktus? Pirmā lieta, kas būtu svarīgi atcerēties šādos gadījumos, ka tie cilvēki, kam nāk šādas domas prātā, biežāk viņu tas motīvs ir nevis aiziet no dzīves, bet atrisināt viņa prāt neatrisinām problēmu viņa dzīvē. Tad viņi meklē risinājumu. Un saskaroties to, ka viņi neredz savām acīm esošā situācija risinājumu, viņiem šķiet, ka labāk būtu aiziet no dzīves, pat pārvarot visus tos aizsargu mehānismus, kas tur tev pie dzīves, kam ticība, kam ģimene, kam bērni, kam kādas citas atbildības, plus vēl spēt pārkāpt pāri, nodarīt sev fiziski pāri, lai aiziet no dzīves. Tātad šajā gadījumā ļoti svarīgi ir nebaidīties, runāt, jautāt un ļaut cilvēkam izpaust šīs emocionālas domas, mēģināt saprast, kas ir tie viņa patiesie motīvi, kas viņu uz to
stumt, un tad, protams, meklēt profesionālu palīdzību. Mums darbojās diennakts krīzes palīdzības tālrunis Skalbes, kuri klīniskie psihologi dežūrē un tur iespējams zvanīt. Ir citi resursi, kur arī cilvēks var atrast tūlītē palīdzību. Pēc tam, protams, ģimenes ārsti, psihoterapeiti, psihiatri mēģināt risināt, jo kas notiek kādreiz cilvēku uz šiem soļiem pagrūž ne tik daudz viņa notikumi, bet viņa subjektīvais pasaules redzējums. Ja cilvēks ir dziļā depresijā, viņš pasauli redz kā caur tumšiem saules brillēm. Viņam viss ir slikti. Un ārstējot depresiju mēs varam mazināt, un daudziem cilvēkiem tādā veidā ir palīdzēts. Tāpat, ja cilvēkam ir kādas milzīgi izteiktas trauksmes lietas, arī tādos gadījumos ir iespējams ārstējot slimību, mazināt arī šīs suicidālās domas. Bet ja es kā tuvinieks mēģinu runāt, mēģinu kaut kā savu zināšanu robežās palīdzēt, bet tas otrs cilvēks man pretī pasaka, nē, viss ir labi, ar mani viss ir kārtībā, bet es skaidri redzu, ka nav kārtībā. Kāda ir tā robeža? Vai es saprotu, ka ārstēšana ar varu, es lieku pēdiņās Latvijā, nepastāv? Tur jau mums nepastāv varu. Mums ir sakārtota likumdošana. Ārstniecības likumā ir noteikts punkts, kas nosaka situāciju, kad cilvēkam var sniegt medicīnisko palīdzību pret viņa gribu. Un tas ir tās situācijas, kad ir ne tikai izdarīts pašnāvības mēģinājums, kad ir pietiekami draudi vai norādījumi uz to, ka cilvēks mēģina to darīt. Un tādā gadījumā, un to mēs arī iesakam radiniekiem, ja jūs mēģināt un ir nojausma, ka cilvēks grib sev nodarīt pāri, tad šajā brīdī ir bezskaislīgi jāliek malā savas emocijas, es nodarīšu kaut ko pāri savam tuviniekam. Nē, jautājums par dzīvību un nāvi. Tad tajā brīdī ir jāzvana neatliekam medicīnas palīdzības dienestam, jāsauc viņu, un viņi ierodās uz pašnāvības mēģinājumu draudiem tikpat ātri, kā uz pēkšņu sirds apstāšanos, un tad šis cilvēks tiek nodots mediķu rokās, un mediķi atbilstoši rūpējas pirmkārt par viņa drošību, ka viņš neko sev neizdara, izvērtē viņa stāvokli, vai, teiksim, ja cilvēks jau ir iedzēris kādu medikamentu un nav saprotams, kas ir, vai tā ir 1 vai 30 tabletes, tad viņi parūpējas par to, ka viņa fiziskā veselība tiek novērtēt un varbūt aizved uz kādu no slimnīcām uz toksikoloģijas nodaļu, kur pārliecinās, vai viņš nav nopietni saindējis. Un tad citos gadījumos, ja ir aizdomas, ka tur ir kāda veida šīs emocionālie pārdzīvojumi, psihiskie traucējumi, tad ved uz Nacionālo psihiskās veselības centru, ja, kas mums ir, vai arī jebkuru reģionālām slimnīcām, ja tur, lai varētu izvērtēt un palīdzēt cilvēkam tādās situācijās. To nosaka likums. Tātad mums ir šādas tiesības. Jā. Paldies. Es domāju, ka daudziem klausītājiem tas bija ļoti svarīgi to zināt. Un mums ir arī klausītāji un lasītāji jautājumi. Tātad viena no kopīgajām un satraucošajām pazīmēm, ko vairāk lasītāji ir minējuši savos jautājumos, ir nogurums, vienaldzība, intereses zudums par to, kas kādreiz ir šķitis svarīgs. Tātad vai te arī varētu būt kādi anatomiskie, fiziskie iemesli? Redziet, tas, ko jūs tikko vienā teikumā, ir skaidri redzami vairāki klasiski depresijas simptomi. Ja cilvēkam vairs nesagādā prieks lietas, kas viņam agrāk sagādāja baudu, to sauc anhedonija, tā kā dzīves baudas spējas, zaudēta spēja baudīt dzīvi, un tas katram ir individuāli, jo nav teikts, ka visiem jāpatīk visām lietām, bet katram konkrētam cilvēkam. Ja cilvēkam parādās nomāktība bez būtiska iemesla, miega problēmas, grūtības iemigt, jeb trauls virspusējs miegs, ja pēkšņi zūd apetīti, un šie simptomi pastāv dienas lielāko daļu, vismaz 2 nedēļas no vietas, mēs jau varam aizdomāties, vai tā nav depresija. Tātad ieejam mājaslapā, aizpildam. Un tad, kas ir svarīgi, ne tikai aizpildīt to testu, bet vērsties ar šiem rezultātiem. Jo tagad aizvien vairāk un vairāk ģimenes ārsti šos testa rezultātus zina jau no galvas, un ja tu viņam atnāc un pasaka, man ir 8 punkti, 10 vai 20 ģimenes ārstam, un arī citiem speciālistiem jau ir skaidrs, par cik smagu stāvokli mēs runājam, un tad viņi padziļināt uzreiz var meklēt un skaidrot, vai tam nav saistība kāda somātiska slimība un izvērtēt to, un ja tur viss ir labi, tad gan ir jādomā par šo traucējumu ārstēšanu, piemēram, depresijas vai trauksmes ārstēšanu. Jā, un kā atšķirt trauksmi no fiziskās slimības, piemēram, sirds vai vairogdziedzera problēmām, un kāpēc trauksme bieži izpaužas ar tādiem fiziskiem simptomiem?
Nu, kas tad ir trauksme? Un ja mēs par viņu domājam kā fizioloģiski izpausmi, es domāju, katrs cilvēks atcerās, kā viņš ir jūties pirms būtiska eksāmena. Kas notiek? Sirds. Pātrinās sirds klapē, sausums mutē, citam ir sajūta, ka bieži jāskrien uz tualeti, vai nu pa lielo vai mazo, citam ir saucums mutē, citam eksāmena laikā iestājās tas, ko es saucu akūts stulbums, ka pēkšņi smadzenes pārstāja strādāt, tu nesaproti, ko tev prasa, kāds ir tas Mūsdienu jautājums. jaunieši to dēvē par blackoutu. Jā, nu tas ir tāds smalks vārds, jā. Lūk, tad kas tas ir? Tad tas nozīmē, ka cilvēks ir tik ļoti satraucies, ja, un ka organisms pārmērīgi stipri uz to reaģē. Ok, ja ir skaidrs, ka tas ir saistībā ar eksāmenu, tā ir viena lieta, bet tad parādās bez būtiska iemesla. Un tur sākās vesela virkne dažādu trauksmes traucējumu, kā slimība, kas izpaužas tādā veidā. Un sākotnēji cilvēkam šķiet, kāpēc es braucu sabiedriskā transportā, man pēkšņi trūkst elpa, man reibas galva, man paliek slikti, sirds daudzās, man šķiet, ka es noģībšu un nomiršu. Tad, protams, šādā situācijā, ja viņš ir noģības, tad jāpārliecinās, kas ir ar spiedienu, kas ir sirdsdarbību. Ja viņam periodiski ļoti ātri sāk darboties sirds, bet bez kādiem citiem ārējiem iemesliem, jāpārliecinās, vai vairogdziedzeris strādā pareizi vai nav par ātru, vai kaut kādas citas lietas, kas varētu būt ar virsnieriem saistītas saslimšanas. To visu ir jāpārbauda rūpīgi, bet kas ir svarīgi? Ja tie pamatizmeklējumi uzrāda normu, tad pirms meklēt ļoti retas slimības, tas, ko medicīna sauc kazuists, reti gadījumi, noteikti ir jāizvērtē, vai tā nav trauksme, vai tā nav depresija. Viņas ļoti bieži viens otru piesec, bieži ir kopā, un cilvēki nesaprot, viņi domā un meklē to it kā fizisko vainu, kur faktiski tās ir bailes, jo cilvēkiem tajās trauksmēs visvairāk viņš satraucās par fizisko veselību, un ja viņš baidās, viņam sāk skriet sirds, viņš sāk satraukties, kas notiek ar manu sirdi, tad ko tas nozīmē organismam? Prāts saprot to kā stresu, un ko viņš dara? Viņš pātrina to sirdsdarbību, un cilvēks neviļšas ierauz sevi tādā kā abortā loka, vai pat drīzāk lejupējošā spirālē, kur katra doma pastiprina fiziskos simptomus, nesaprotam fiziskie simptomi padara tev vēl trauksmēnāk, un cilvēks ieslīd tādā virpulī. Vēl lasītāja jautājums. Daktari vienmēr saka, vajag mazāk uztraukties. Ok, super, bet kā lai to dabū gatavu? Es šeit varētu vilkt paralēlis ar to, kā ārsts saka, zaudējiet svaru. Jā. Vai ne? Tas, man liekas, tikpat sarežģīti atbildams jautājums. Nu, atkal, mazāk uztraukties. Tad jautājumu jāķerās no otra gala. Kas tev tajā uztrauc? Tajā, kas notiek. Un ja mēs sākam iedziļināties, un ar to ļoti labi strādā gan psihoterapeiti, gan arī psihologi, tie stāvokļi nav tik dziļi, lūk, cilvēka, pārmērīga atbildības sajūta, kontrolas, vajadzība kontrolēt visas lietas, vai vēl kādi citi iekšējās rakstura iezīmes ir tās, kas liek pastiprināti satraukties. Un šis sevis izpratnes ceļš vai izzināšanas ceļš daudz cilvēkiem palīdz, jo, piemēram, tiem cilvēkiem, kam ir trauksme, viņi baidās, ka viņi noģības, nokritīs un nomirs. Vai noģības tot var nomirt? Ja apkārt ir atbalsta komanda un tu Ja nenokrīt gluži uz, es nezinu, akmens ar galvu. Jā, bet kā, lūk, un tur ir atšķirības, ja cilvēkam, kam ir epileptiski krampi, viņš krīt parasti kā baļķis, taisnā veidā. Tie cilvēki, kam ir trauksmes, kā viņi ģīpst parasti? Līgani. Līgani, kāpēc? Tieši tāpēc, ka organisms pats aizsargājas. Ģīpšana ļoti bieži ir aizsarga reakcija organismam, nevis dzīvību apdraudošs stāvoklis. Un lielākai daļai trauksmēnu cilvēku viņi baidās, viņi domā, es noģīpšu, es nomiršu. Un tad līdz ar to viņiem nedod Dievs, trakākais ir noģībt. Tāpat daļa cilvēkam trauksmē, viņi sūdzās par to, ka viņi varētu nosmakt. Vai ir iespējams nosmakt cilvēkam? Viņam sajūta ir, es nevaru ievilkt telpu, man trūkst gaisa. Kā tas ir iespējams? Fizioloģiski tas nav iespējams, tikai cilvēks nepareizi saprot savus ķermeņa signālus, ka viņam faktiski ir nevis par maz gaisa, bet tieši otrādāk, viņam ir par daudz gaisa.
Viņš ir hiperventilējis, sēlpojies pa daudz skābekli, un organisms mēģina pateikt, draudziņ, pietiek, tev tā labuma ir pa daudz. Tev nevajag tik daudz lieka skābekļa, nomierinies. Viņam tajā brīdī šķiet, es smoku, un šo pārprotot to, kā strādā viņa ķermenis, viņa baidās, viņa atkal ieraugt šajā aburtajā lokā. Vai sabiedrība kopumā nekļūst trauksmaināka? Ir arī dzirdēta tāda frāze, agrāk mēs nebijām tādi nīkuļi. Tagad arī par jauniešiem mēs bieži dzirdam, ka traki, visi dzer antidepresantus. Jā, tas drīzāk ir varbūt citi iemesli, ar ko mums ir jārēķinās, ka paudzēs cilvēki mainās, bet ja mēs skatāmies tīri no tāda evolucionārā viedokļa, cilvēka fiziskais ķermenis neevolucionē tik ātri kā sabiedrība un apkārtējā vide. Un ja mēs salīdzinām, kādos apstākļos un ar kādām dzīves grūtībām saskārās katra paudzes dekāde, ik pa 10, 20 gadiem, viņi mainās, un varbūt ir tas, ka iepriekšējās paudzes dabūja lielāku dzīves rūdījumu, un viņu izturība tika trenēta vairāk dzīves grūtības. No otras puses, mēs nedrīkstam aizmirst, kā sabiedrība attīstījusi it kā progresa virzienā, bet kādā informatīvā telpā, kādā psiholoģiskā spiediena telpā dzīvo patreizējās sabiedrības. Mēs visi varam atcerēties, cik ilgi prasīja aizrakstīt vēstuli kaut vai saviem radniekiem uz laukiem. Tu rakstīji viņu, varbūt stundu, tad tu nes uz pasta nodaļu, tad viņi tika sūtīti, varbūt pēc nedēļas vai 2 tu saņem atbildi. Kas notiek šodien? Tu uzraksti e-pastu, un ja no otrā pusē viņš nav izlasīts, un tev nav atbildēts stundas laikā, tu jau sāc palikt nervos. Kas notiek? Tad informācijas apmaiņas spiediens ir milzīgs, un tas tā kā papildus izaicinājums ir cilvēku fiziskajam ķermenim. Tāpat arī ir vide, ir mēdīji, ir sociālie tīkli, par ko daudz tagad runā. Un kas tad tur ir? Tur taču ir tikai laimes stāsts. Cik daudz sociālās mēdījus jūs redzat bēdu stāstus? Man iet grūti, es netieku galā, es šodien esmu neizgulējies, un paskatieties, cik labi es izskatos, tad, kad es neesmu uzlicis nevienu tur kosmētikas smiņķi, vai manējs labais apģērbs ir noplīsis, es teicu, staigāšu parastā tēkraklā. Nē, tur taču laimes stāsta tikai. Un tas jaunākām paudzēm. Un tas ir neveselīgi. Tas, protams, ir neveselīgi, jo tas izdara lielu spiedienu, un tur cilvēks sāk sevi salīdzināt ar to, un tas viņā jau nerada pozitīvas emocijas. Es domāju, ka šis ir arī iemesls, kāpēc Austrālija salīdzinoši nesen arī aizliedza sociālo tīklu lietošanu bērniem līdz 16 gadu vecumam. Dēļ tā, ka tas potenciāli var radīt trauksmi un citas mentālās grūtības. Par to ir jādomā, jo šo te nav viss balts un melns. Ir pozitīvas lietas, bet arī ir lietas, par kurām mums ir jādomā un jāsaprot, kā tas ietekmē sabiedrību kopumā, bet ir īpaši jauns cilvēks tajā posmā, kad viņi attīstās, kad viņu personības, viņu smadzenes attīstās, aug kādā vidē, jo tas ir tā kā papildus stresa faktors, ko savukārt mūsu pētījumi pierāda. Jo ja cilvēks ilgstoši atrodas stresa apstākļos, un tie stresa apstākļi var būt gan sociālie, gan tā var būt emocionāla, fiziska vardarbība un tā tālāk, kad sevišķi, ja tas skar jaunus cilvēkus un bērnus, tas viņos rada iekšēji hormonāls izmaiņas, viņam ir ļoti augsts kortizola līmenis, cīnoties ar stresu. Savukārt šāds nedabīgs hormonu līmenis organismā, viņš tiešā veidā ietekmē smadzeņu attīstību un noturību pret psihiskām saslimšanām. Un tas ir atkal tas, par ko mums jādomā kopā kā sabiedrībai, un runājot par veselības un arī psihiskās veselības profilaksi, kā censties nodrošināt pēc iespējas tādu harmoniskāku jaunu cilvēku augšanu un attīstību. Jā, un ja ir nepieciešams lietot medikamentus, daudz cilvēku arī baidis no pieņemšanās svarā, no pierašanas draudiem. Un atkal te ir diezgan daudz mītu, jo, kā es jau teicu, psihiatrijā labi piemeklēta terapija ir, kuru tu lieto, kur tu nejūti tūlītēju efektu, jo tūlītējs efekts stundas vai 2 stundu laikā rada tev psiholoģisku atkarību no medikamenta, ja tev ir, es iedzeru, es jūtu, un, ja man nav šie efekti, es uzreiz sāku satraukties liek. Bet noteikti jābūt tā, ka blakus parādības ir vai nu pirmkārt īslaicīgas,
minimāls vai vispār nav. Un tā ir sadarbība ar speciālistus, piemeklēt katram cilvēkam optimālu ārstēšanas metodu un kombināciju. Bet atkal, domājot par to, mēs cenšamies psihiatrijā pēc iespējas izmantot 1, 2 medikamentus, tiem nevajadzētu būt lielam garam sarakstam. Līdz tam nonāk tikai tad, ja tas stāvoklis ir smags, ilgstošs, hronisks, nepadodas ārstēšana, bet sākotnēji jābūt pēc iespējas mazāk medikamenti. Un psihiatrijā tādu medikamentu, no kuriem rodas atkarība, tiešām atkarība, ir ļoti maz. Pārsvarā tie ir tie nomierinošie līdzekļi, visi trankvilizatori, visi pāmi, diazepāmi, klonazepāmi, alprazolāmi. Ja viņi sāk lietot bez ārsta uzraudzības paši uz savu galvu, nekontrolētās devās. Bet ja rekomendācijas tiek ievērotas, tad problēmas nerodas. Bet jāsāk noteikti būt ar pašpalīdzības tehnikām. Kas būtu jūsuprāt efektīvākās pašpalīdzības tehnikas? Ko katrs var izdarīt? Jā, ko katrs var izdarīt. Nu, pirmkārt, ja mēs runājam par stresa noturību, ja pārvarēt stresu, tad šajā gadījumā ir ļoti svarīgi ir sabalansēt darbu atpūtu, dienas režīms. Ļoti svarīgs ir fiziskas aktivitātes. Un tas, ko cilvēki cevišķi mūsdienās, kad daudziem ir sēdošs darba veids, par ko viņa aizmirst. Fiziskā aktivitāte viņa palīdz pārstrādāt lieko stresu. Jo ko nozīmē, kas notiek stresa laikā? Stresa laikā organisms asinīs iemet papildus adrenalīna devu. Tas tā kā benzīns mašīnā. Un ja tu viņu neizstrādā darbībā, tad viņš aiziet trauksmē, viņš tev dedzina no iekšas. Bet ja tu liec viņu darbība plūsmā, fiziskās aktivitātes, nav obligāti jākļūst par atlētu, pilnīgi pietiek ar pastaigu. Nav obligāti jāskrien, kaut vai izkustēties ārpus mājas, iziet pastaigās, viegli skrējiens, jebkāda veida fiziskas aktivitātes, hobiji, sporta zāles, vingrošanas, dejošanas, jebkas, un to var atrast katrai vecuma grupai savu. Jā, es kā ginekologs varu teikt, ka starp citu arī pēcdzemdību depresijas riskus mazina regulāras fiziskās aktivitātes, un tas ir evidence-based. Tas ir pierādīts. Jā. Labi, liels paldies, profesori, par šodienas sarunu. Es vēl tikai uzdošu pēdējo jautājumu, ko mēs uzdodam pilnīgi visiem mūsu studijas viesiem. Un tas ir tāds, vai jūs varat nosaukt vienu lietu savas veselības labā, ko jums vajadzēja izdarīt jau pirms 10 gadiem, bet ko jūs vai nu esat sācis darīt tagad, vai plānojat darīt tuvākajā laikā? Nu jā, tieši tā. Es jau runāju, cik ir svarīgi fiziskas aktivitātes un kustība. Es visu mūžu esmu kustējies dažādos veidos un formās, un tas, ko es saprotu, jo ātrāk tu sāc domāt par savu fiziskā ķermeņa mobilitāti un spēku. Tas nozīmē izkustināt visas locītavas. Kas tev no dabas ir dots? Viens ir lokanāks, viens ir mazāk lokanāks, bet kustēties, attīstīt kustību pilnu apjomu, lai nepaliekam mēs stīvi, un tas savukārt palīdz mums ļoti daudzās lietās. Pirmkārt, mēs varam veselīgi fiziski kustēties, nodarboties ar sportiem, un arī mazāk gūt traumas, ja mēs ejam uz fizioterapiju, uz pilatēm, uz kādu citu vingrošanām, kurām mēs izstiepjam sevi, izlokam, izkustinam. To es būtu labprāt uzsākt darīt pirms 10 gadiem, bet es to sāku daru pēdējos gadus. Liels paldies par atbildi un paldies par šo sarunu. Es domāju, ka bija ļoti noderīgi, un jūs iedavāt arī tādus praktiskus instrumentus. Es ceru, ka jūs, mīļie klausītāji, tiešām tos izmēģināsiet. Paldies, ka uzaicināt uz šo sarunu, un lai mums visiem veicās rūpēties par savu psihisko veselību. Paldies! Paldies, un tiekamies jau nākamajās raidījumu cikla Praktiski vesels epizodēs.